Sāksim mūsu šovakar nodarbību. Un daži man jautāja, kas tad tur būs pa semināru. Saku, tad jau visiem noteikti izsūtīja, kāda tēma būs. Katram gadījumam. Pirms mēs lidojam, sākam lidojumu, stāstu tēmu. Davu un ceļš. Veselība, nauda, attīstība, punkts. Ja nebūtu punkts, tad varētu turpināt, ja? Krīze un tās veidi. Vai ir iespējams izmukt no krīzēm? Tālāk ir papildinājums. Šodienas notikumi ģimenēs, valstī vai starptautiskās attiecībās, kā arī dabas katastrofas, ir saistīts ar jēdzienu krīzi. No kurienes nāk krīze vai kā cilvēks tās veido? Ceļš un tā īpatnības, kāds šķiet, esi tajā, tad ceļā, vai vēl tikai virzies uz to? Vai ceļā ir krīzes? Nauda un tās vērtība. Kā to palielināt, vai tas ir tikai finansisti instruments? Kustība bez krīzēm un kustība krīzēs. Kā tikt pie pirmā, kā kustība bez krīzēm, kā tikt pie pirmā un ko darīt, ja noticis otrais gadījums. Kaut ko jau es jums pastāstīšu noteikti. No viss tā. Tā kā palīgs. Ziniet, ir tā, var 3 minūtēs visu to pastāstīt, un pēc tam ilgi skaidrot. Pāris gadus. Var paņemt gudru grāmatu, daudz dzinu, un atvērt tajā lapiņā, un tajā vietā, kur es viņu atstāju šim semināram. Un tāds ieteikums kustībai. Nevajag rīkoties tā, lai kaut ko noturētu vai kaut ko piepildītu. Labāk šo kustību pabeigt jau iepriekš. Ja pilnveidojot ieroci, visu laiku to asinās, tad nevarēs saglabāt ieroci. Kad visu laiku tiecies pie labuma, zelta vai dārgakmeņu formās, un piepildi ar tām telpu, neviens nevarēs šīs bagātības saglabāt. Kad ir godprāts un bagātība, ar kuru tad cilvēks lielās lepojās. Lielās varbūt nav pat īstais lepojās. Nākotnē noteikti būs nepatikšanas. Kad atnāk veiksme, personībai vajag no tas paiet malā. Novākt sevi. Tieši tā notiek debesu ceļš. Tas ir tāds ievads. Cik es saprotu, mums visiem tas ir ļoti saprotams. Tātad pirmais, nevajag neko uzkrāt, ja? Un nevajag neko piepildīt. Tomēr tas pats par sevi saprotams. Ja? Skatāmies savos kontos, neko mēs tur neuzkrājam. Vienalga kādos kontos. Kā man viena meitene saka, labu laiku atpakaļ, viņa saka, Roland, es gribu izveidot to drošības spilveni, lai justos drošāk nākotnē. Es viņai jau tajā brīdī saku, jebkurš drošības spilvenis jūs nekad nenodrošinās. Nē, es gribu. Es esmu pārliecināta, jo visi finansisti par to runā. Jums jābūt drošības spilvenam. Viņiem tas ir izdevīgi. Tas, ka viņiem var būt izdevīgi, tas vēl viens tāds moments. Bet tad, kad mēs pirmo reizi ar viņu runājam, tad vēl nebija tas notikums ar to batiskafu.
kurā tas miljardieris ar savu dēlu vienkārši gāja bojā. Nu, vēlāk es arī pateicu, ko tad tie miljardi varēja viņus kaut kā glābt. Ne, tas, ka pēctečiem ir ko dalīt, tas, kas ir cits, tur, kur izklaidēties, bet paiet, tagad nezinu, cik laiks, viņi tur noteikti summu pateica, cik viņi vēlas to spilvenu. Un, pieņemsim, ja mēs runājam tagad eiro mērvienībās, tad viņi saka 3000 eiro. Es gribu, lai man vienkārši ir vienalga vai makā vai kontā, tā, lai ir droši. Klātesošie tagad sāk domāt, 3000 būtu labi. Labi, es nesaku, ka tas ir slikti, ja jums kontā ir 3000. Labi, ja vēl pāris nulītes tur, vai 3 vai 4, Kā vienam finansistam jautāja, ko nozīmē bezgalīgas iespējas. Saka, tev nevar piečakarēt. Bet, var teikt, neko nenozīmē. Tad es saku, cik man jāmaksā? Redz, es tur pēc tās 3. nulles gribu vēl pāris nulītes pielikt. Bet, tas kas cits. Tā tūlītās mēs šito. Tikai šādi sanāks tagad. Tā. Un kas tad būs? Tas. Tātad pagāja kāds laiks, mēs ar viņiem katru reizi tikāmies, un viņiem bija tāds jautājums. Ko vēlies? Gribu palielināt spilvenu lielumu. Tātad bija 3000 eiro, tagad 3000 ienāk mēnesī, gribas jau ir lielāks. Saku, ko tas īsti nozīmē? Es biju tā kā iedomājies, ka man būtu labi 20,000 eiro dabūt, un tad es varētu izvērsties. Ko tagad darīt? Saņem 20,000 eiro, paskait visur, kur jādod nauda, un tā kā nav. Ko uzrāda šis stāsts? Pirmo, kas te ir rakstīts? Nevajag virzīt savu rīcību kaut kā noturēšanā, vai kaut kā piepildīšana. Labāk to pārstāt jau iepriekš. Tas nozīmē, jo vairāk vai jo lielāks spilvenu viņi mēģina izveidot, jo lielāks spilvenu viņi gribēs dabūt. Doma saprotam, kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņiem būs arvien lielāks prasības, jā, pilnīgi pareizi. Viņiem būs lielākas prasības, viņiem būs dārgākas mašīnas, dārgāks dzīvoklis, un tas viss pieprasīs vēl lielāks spilvenu. Bet kas šajā gadījumā būtiskais? Būtiskais ir tas, ka viņa neatstāja iekšējo tukšumu. Un, ja būs mazāks iekšējais tukšums, jo mazāk būs prieks par to pašu naudu. Tātad tas tāds interesants stāsts, lai varētu saprast pirmo, tātad ar to spilveniet. Bet finansists saka, ka tev to vajag. Tālāk atnāk veiksme. Nevis paveicās, bet kā gods, jā, tātad slavināšana tāda. Personībai vajag no tās paiet malā un sevi novākt. Kā to darīt?
Latvijas izlase uzvar hokejā, tur dabūna 3. vietu. Pēc tam basketbolā tur arī. Taču veseli svētki, pareizi? Brīvdiena. Jā, dabūna brīvdienu. Kā dabūt sevi malā no visa šī pasākuma? Baudīt brīvdienu. Mēs jau noteikti mierīgi baudījām brīvdienu, vai nemierīgi baudījām brīvdienu. Bet kur šajā visā pasākumā ir veiksme? Tieši pats jautājums, kas tad ir tas sasniegums? Nē. Es piedalījos vienā čempionātā taekwondo un saņēmu tur zelta medaļu. Var teikt tikai par to, ka es tur atbraucu. Jo sanāca, ka manā Svara kategorijā svara kategorijā, ne tikai svara, bet arī vecuma kategorijā neviens nebija. Bet ja es esmu viens dalībnieks, es uzvaru bez uzvaras. No vienas puses var teikt, tas taču neko nenozīmē. Kā tad neko nenozīmē? Es taču esmu atbraucis turien. Es taču esmu ieguldījis laiku, es esmu ieguldījis kaut kādu savu spējas tur vingrojot, ja tā ņem šajā līmenī. Var pasmieties, jā. Bet ko nozīmē novākt to rezultātu no sevis? Kāda starpība, kāds ir rezultāts? Saņemšu to balvu, ne es saņemšu balvu, ej tālāk. Bet ja cilvēks tur apstājas, sāk ap to dzīvoties, viņš tālāk nekur nevar tikt. Tāpēc es necitēšu tieši tos vārdus, ko teica Vinere, tāda Krievijas mākslas vingrošanas izlases treneri, ko viņi tiešiem vārdiem saka savam sportistiem. Bet aptuveni viņi saka tā: šodien tu esi pasaules čempioni vai olimpisko spēļu čempioni. Svini. Rīt no rīta tu esi nekas. Ja tu esi čempioni, un tālāk viņi saka tos vārdus, kurus es nesaku, bet skaidri un gaiši ar visu adresu, uz kurien lai viņi iet. No sporta viedokļa, es domāju, ka tie, kas ir kādreiz nodarbojušies ar sportu un sasnieguši augsts rezultāts, protams, ka visi saprot, ka tā ir vienkārši kustība uz nekurieni, tātad mēģinot atkārtot to, kas jau ir bijis, nekad nesasniegs. Tāpēc arī nenodavu viedokli, bet kā ievērojot davu viedokli, ja cilvēks tiecas pie gandarījuma, viņš viņu nesasniegs. Tas ir tāds paradoks. Gandarījums rodas pats no sevis, kā pareizi izvēlētas darbības rezultāts. Tātad, ja mēs kaut kā guvām gandarījumu iepriekš, un mēs vēlamies to gandarījumu tagad atkārtot, tad mēs viņu nekad nesasniegsim. Katrs nākamais gandarījums būs jāsasniedz ar 2 tik lielu spēku, un tāpēc arī ir tā anekdote, ja? Cik ņemsim 2 dzērāju pērk alkoholu, cik ņemsim 2 vai 3? Viņš saka, 2 bija, 3 bija pa daudz, ņemsim 2. 8 viņš ņem pudeles un 2 konfekts. Ko darīt? Jā, tā 3. bija tā liekam. Tātad tālāk, kad ir līdās, kad ir sociāli zināma
persona vai bagātība. Un kad pārmērīgi lepojas ar saviem sasniegumiem, noteikti veido savā nākotnē nepatikšanas. Citiem vārdiem krīze. Kāpēc tā? Kāpēc, ja cilvēks lepojas ar savu bagātību, viņš saņem nepatikšanas? Vienalga šajā gadījumā kāds ir bagātības līmenis. Jums vajag piemērīt uz sevi. Tad jums ir kaut kas, uzrāda uz to, ka jums ir bagātības. Labi, nauda. Miljoni, miljardi. Lai ir vienkāršāk. Miljards. Pietiek eiro. Būs labi, ja? Ja jūs šādi sakāt, mēs tā kā varētu gadāt. Labi, cik triljoni? Nu, nav neviens triljonieris, jā, visbagātākais miljardieris ir Maskva. Tā kā, ja būs... Nē, šobrīd jautājums pavisam cits. Mums iedara. Jā, jums iedara. Grib, negrib. Ja negrib piespied kārtā. Cik izskat dzīvo, kur jābūt, vai tur iebalstas? Nu, tas arī tāds jautājums, jā. Cik daudz... Digitalizē kartē, nevajag nekādu izstāvu. Redz, digitalizēt kartē jau būtu labi, tikai nebūtu atkal kāds, kas tās bankas slēdz pēc. Izdomājies slēgt tavu kontu un bankrotē. Pirms slēdz tavu kontu bankrotē. Bet pamēģiniet tagad padomāt, kas tas, nu ar tādu vienu vārdu, kas tas ir. Godprāts tāds, nu, piemēram, mēs tur no Ulmaņu dzimtas, jā, tātad mēs tādi svarīgi, jā. Vai mums ir liels piķis? Ar vienu vārdu, kā jūs varētu raksturot gan to godprātu, gan arī to bagātību? Kā noliek augstāk sevi par citiem? Nē, ar vienu vārdu. Arī, nē, tas, nu, lepnība būs tas, kā, tas būs arī pie īpašībām, bet nekā īpašība. Kas tas ir? Arī nē. Jā. Resurss. Tas ir resurss. Nauda ir resurss. Arī vārds, uzvārds arī ir resurss. Vienalga, šobrīd mēs paņemam kā tādu vienu no tādiem slaveniem uzvārdiem, kas Latvijā ir Ulmans. Jā, ja Rainis, es nezinu, vai ir vēl kāds, jā, tur kā Rainis. Bet, nu, no tāda viedokļa. Un kāpēc tad nepatikšanas, ja par to lepojas? Tad mums katram ir resursi. Un mēs tagad pēkšņi sākam par to lepoties. Tas uzliek papildus slodzi, Nē. Pats nav viņa Nē. Ja mums ir resursi un mēs viņu nepielietojam, tūlīt pat būs kas? Tie, kas uz to resursu pretendēs. Tātad būs bēgļi. Nevis zagļi, bet būs bēgļi. Agrāk, kad bija citādas valsts attiecības, tad bija vienkārši barbari, kas atnāca un izpostīja to, ko bija uzcēluši grieķi, romieši, eģiptieši. Kāda starpība? Kāda impērija bija to uzbūvējusi? Šodien tas tā nav iespējams tikai tāpēc, ka ir kaut kādas tur starptautiskās vienošanas
var teikt, ka nav barbaru cilts. Aptver. Tad, kad ir ieroči, jau mazliet sarežģītāk to darīt. Bet ar ieročiem to nevar, var caur bēgļiem. Ka viņi jūt to naudu? Jā, pilnīgi pareizi. Viņi jūt Tāpēc to. jau viņi visi nesās uz Vāciju. Jā, arī, Tad Latvija jā. īsti neinteresē tikai kā tranzīta valsts. Arī tas, jā. Un arī tas pats ar uzvārdu. Kad man kāds cilvēks sāk stāstīt, ka viņš no tādas lepnas, kaut kādas cilts un tā tālāk. Vienalga Romāna vai vēl kāda. Es saku, ko tu tādos sūdos tad sēdi? Tu cēlēs. Ja tu tik cēls esi, ko tad tu esi kritis tik zemu, ka tu to godu tālāk neredz? Saprotiet, ja? Bet tas ir tāds brīdinājums, jo garīgā krīze, vai pareizāk sakot, nevis garīgā, bet psihiskā krīze sākas tad, kad ir tas cēlais uzvārds vai tā cēlā ģimene. Ja mēs runājam par sociālo krīzi, bēgļi klāt. Un nekas vairāk. Tas no tāda viedokļa, ja mēs runājam par to, kā var izveidot nākotnes nepatikšanas. Tad lepojoties ar to resursu, tad tālāk viņu neattīst. Tā kā viņu iekapsulē. Un tāpēc tas arī nes tādas nepatikšanas nākotnē. Tad iesim pie nākošā soļa. Kad tiek zaudēts ceļš? Bet šajā gadījumā būtu jautājums, kas tad ir tas ceļš? Pareizi? Un šeit stāsts arī no interneta. Viens tāds vīrietis, eksperts telefonus, viņš saka, telefoni mēdz būt dažādas firmas. Mēdz būt iPhone, tur Samsung, Xiaomi un tā tālāk. Tas nozīmē, ka visiem telefoniem ir kaut kāda savas īpašības. Viena vajadzīga darbam, cita vajadzīga tur ikdienai, trešie vajadzīga saziņai, tur internetam. Un tad, protams, ja jums vajadzīgs telefoni ikdienai, kas no tiem būtu labs tāds? Tas būtu iPhone. Ja jums vajag labu kameru, tur kaut ko filmēt vai filmas taisīt, jā, šajā gadījumā noderēs iPhone. Ja jums vajag saziņai, sociālie tīkli, internets, šeit arī varētu darīt iPhone. Sākums bija par dažādiem telefoniem, ar dažādām iespējām, beigas bija ar iPhone. Tas no tāda viedokļa. Tātad, kas ir ceļš? Piemēram, šajā stāstā katram telefonam ir sava firmas nosaukuma. Un tātad ceļš, kad šis telefons atbilst norādītām tehniskiem aprakstiem. Tad, kad viņš tiešām var būt, ja mēs tā sakam, ikdienišķs, gan darbā labs, gan arī saziņai labs. Tad viņš šo ceļu izpilda. Tātad ceļš ir to iekšējo īpašību, kas ir ielikts lietā, attīstība. Tā kā mēs runājam par DAO, tad visas šīs lietas, kā potenciālā vide, ir ieliktas DAO. Un tad, kad jūs pienākat pie DAO un vēlties paņemt kādu mantu, un DAO jums to mantu dod, tad dod to iespēju, tad jūs varat iesākt šīs mantas ceļu. Tad, kāda tev mašīna vajadzīga? Tev var izvēlēties jebkuru. Maza, ērta, skrienama.
Maza ērta skriena. Neatbild. Man nav svarīga firma. Man svarīgi, Tātad. lai es viņā justos ērti un viņi kalpotu tam, kas ir nepieciešams. Tā, Aigars. Nevar. Es nezinu, vai tev ir mašīna. Kāda tev mašīna vajadzīga? Ierīgi. Tātad, redziet, mēs Naudas kopējumu. Darba mašīna, un tur viņi nekas nav jāmaksā. Kamas tev būs? Vislabākā mašīna ir dienest, pēc tam ir jauns. Atēcīt sāk. Labi. Jā, tad redziet, cik daudz dažādas versijas jūs jau izteicāt. Tad ir dienesta mašīna, ir darba mašīna, Lexus, ērta maza, skrejoša vai mierīga. Un šajā gadījumā es saku, ka viss tas jūs teiktais ir iekšdaula. Un tagad jūs pienākat pie tāda lūdziņa, kur rakstīts automašīna. Un šobrīd es pat nepiekasos pie tiem vārdiem, kurus es pateicu. Un taiskaitā, kas tur ir, taiskaitā, ir katra tā īpašība, ko jūs ierakstījāt. Taiskaitā. Vienkārši taiskaitā, ja, un tad kāds mašīnu nosaucis par mierīgu. Kas tur ir? Zārka mašīnas ir Pa īstam lēni brauks. Pasažieri nelamājas. Es vienu filmu skatījos, kur zārku mašīna veda to zārku uz kaut kādu pilsētu. To, ne tikai zārku, bet ar visu to pasažieru. Nu, tur bija visādi piedzīvumi. Man pat likās vienā brīdī, ka tur, tā kā tur montāža, ka vienā brīdī kaut kā tam tas pasažieris bija izkrits. Bet neizkrits tomēr. Bija pavisam pa citu pusi. Rīgā vaļās. Ir latviešu filma, Mamma vēl smaida. Mamma vēl smaida, arī tāda labi. Labi, jā, tātad pienākat pie Dau lodziņš, automašīna, un tur ir tas, ko jūs aprakstījat. Šobrīd es ne par to runāju, bet tas, ko jūs tur ierakstījāt, tas arī izpaudīsies. Bet vēl klāt būs daudz dažādas tehniskās iekārtas vai tehniskie apraksti, kas būs tajā skaitā. Jo, ja viņa skrejoša, tālāk, ja mēs šobrīd pat, tēlēm teikt iedomājamies, ka tas skrien viņai līdzi. Skrien. Jā, mēs šobrīd atkal sākam viņu, mēs viņu sākam precizēt. Tas viss ir pareizi. Bet ja mēs tā iedomājamies, ka mēs pienākam pie Dau, un pēkšņi tur... Mašīna zābaciņos, kas skraida visā. Jā, mašīna zābaciņos. Arī, kā Laila saka, Lexus, ja viņai pienāk kāds un uzdāvina šito bukletiņu ar Lexus, jā. Es no tāda viedokļa, ka, ja mēs runājam par mantu, kā, tādu pilnīgu mantu, tad tur ir tās mantas īpašības. Tad pilnīgs šīs mantas apraksts. Un šīs mantas ceļš ir šī apraksta īstenošana no sākuma un tagad līdz beigām. Tātad manta var noiet no sākuma līdz beigām un beigties.
no šī ir ļoti jāuzmanās. Jo, piemēram, Mitsubishi, viņi uztaisīja ļoti labu automašīnu, Mitsubishi Karizma. Kādā ziņā viņai bija tāda aerodinamika, kad braucot 40 km/h, aizmugurējais loks, uz kur bija loga tīrītājs. Bija tīrs, jo viss ūdens lietas laikā gāja nost. Nu, ja tikai vienīgi tur būtu viss dubļos, bet tas nozīmē, ka tas loks bija tā aerodinamika bija uztaisīta tā, ka tur tālāk nav ko attīstīt. Un tajā pašā laikā bija Lancers. Un Lancers piedalījās krosos. Un to var tālāk tur būvēt, pārtaisīt un ķūnēt un vēl kaut ko. Paliks, protams, Lancers. Bet tā kā man bija Karizma, man bija tik grūti no viņas tikt. Viņa grūti bija atdot. Jo viņa bija ļoti laba. Jā, viņa bija mierīga. Viņa nebija kaut kāds tur kolosālais uzrāviens un tā tālāk. Tas no tāda viedokļa, ka viņi bija uztaisījuši tādu mašīnu, kura tālāk ķūnēt nav iespējams. Forši, saprat savu kļūdu, noņēma to mašīnu, un tagad var atrast tikai, ka viņi vēl kaut kur braukā pa ceļiem. Bet palika Lancers. Lancers tālāk attīst, un vēl var attīstīt un attīstīt. Tas, ja mēs ņemam kādu maru, tādu vienu no modeļiem. Bet tā kā Mitsubishi turpina savu attīstību, tas nozīmē, ka viņi ir pie Dao pareizas vietas pienākus, un visas īpašības tikai ņem no tā Dao ārā, un nebeidzas, vismaz šobrīd, nebeidzas šis ceļš. Tātad, ja mēs saprotam, ka Dao nodrošina ne tikai iespējas, bet arī nodrošina ceļu, tad, ja mēs pienākam pie tāda mirkļa, ka tagad es varēšu mierīgi dzīvot, tad Dao visas iespējas paņem sev. Kā iespēju devējs. Tāpēc nevar nekad tiekties visu padarīt līdz galam. Un tad jau ir pareizi, ka Rīga nekad nav gatava. Tas nekad nebūs pilsēta gatava, ja tā mēs ņemam. Redzi, ja mēs runājam, piemēram, par remontu. Remontu nevar pabeigt. Remontu var tikai pārtraukt. Tikai tāpēc, ka pirmās sienas, kuras ir nokrāsotas, ja mēs neņemam tad... Tad, kad pabeidz remontu, tad jāsāk krāsot no jauna. Jā, jāsāk krāsot no jauna. Tas no tāda viedokļa. Jā, bet tikai tāpēc, ka tie paši ķieģeļi, vai tas paši cements, vai tāpat krāsa, viņiem nav saite ar Dao. Ja būtu saite ar Dao, tad nevajadzētu pārbūvēt mājas, nevajadzētu nojaukt mājas. Viņas turētos uz tā Dao pamata. Tas nozīmē, ka nekas materiālais nenoveco. Vispār ir iespējams lietu saistība ar Dao. Jā, lietu saistība ar Dao ne tikai ir iespējams, bet tā arī vajadzētu būt. Vajadzētu. Jā, bet kā to panākt? Tad, kad mēs ievērojam, ka Dao ir, tā kā priekš mums Dao kā jēdziens ir jauns, un arī tiem ķīniešiem, kuriem šis jēdziens ir visu mūžu bijis, kopš viņu aprakstīja, nenozīmē, ka viņi tā pilnībā var to Dao sajust, jo šeit ir tas svarīgais, no kurienes Dao nācis. Tātad, ja Dao ir vienkārši iespēja vieta, tad kur mēs atgriezīsimies vienmēr? Turpat pie Dao arī atgriezīsimies. Tāpēc arī, kas būs valsts sākums, valsts beigas. Valsts turpinājums var būt, ja būs kaut kāds resurs augstāks nekā sākotnējais resurs. Tātad, ja mēs mazliet citādāk
runāt. Ir kāds cilvēks, kas paņēmis kredītu. Un viņam tagad nav iespējas atdot šo kredītu. Un pieņemsim, ka viņam arī nav nekādas mantas, ko viņš varētu pārdot un to kredītu varētu atmaksāt. Kādas ir iespējas? Nu, viena iespēja iesēdināt viņu cietumā, lai viņš neaizmūg, bet to, ko viņš pelnīs cietumā, varbūt būs daudz mazāk nekā viņu saturēšana cietumā. Nu, tas tāds paradoks. Otrs var paņemt no viņa kaut kādu to parakstu, ka viņš tik un tā tur pa €1 tur maksās no tās algas, kuras viņam nav. Var pamēģināt viņu nobiedēt tā, ka viņš pārstāja eksistēt. Nobiedēja, viņam sirds trieka. Aptuveni, ja? Bet, vai, ja mēs tagad runājam no Dao viedokļa, vai viņa dzīve tiks uzturēta, ja viņš ir paņēmis kredītu un neatdod? No Dao viedokļa tiks uzturēta viņa dzīve, kamēr viņš vēl būs dzīvs. Tad, kamēr viņai ir dzīve, tad Dao ir daudz interesantāk uzturēt viņa dzīvi, nekā to pieprasīt no viņa kredīta. Jo priekš Dao kredīts neko nemaksā, neko nedod. Kredīts neatjaunos. Paņēma tur €1000, saņēma pusotru €1000. Priekš Dao tas neko nenozīmē. Tas, ka viņš ir dzīvs, ka viņš mēģina kaut kā izdomāt, kā tikt vaļā no tā kredīta maksājuma, tas Dao ir interesanti. Jo Dao paliek dzīvāks. Jocīgi, ja? Tātad, kas interesē Dao? Dao interesē dzīve. Tātad vairāk interesē dzīve, nevis konkrēti naudas summa, ja tā ņem. Bet, ja mēs uztveram, ka Dao ir visa avots, tad loģiski, ka mēs katru reizi atgriezīsimies pie Dao. Un tas, ko esam ieguvuši, to arī zaudēsim. Bildīt ir izveidojusies. Tad mēs pienākam pie Dao, paņemam to mašīnu. Un tagad mums jābrauc ar to mašīnu, kur ir, kā tur apraksts, kas tur bija mierīgā. Kāds paņems un nosauc šo mašīnu par mierīgu. Tagad nezinu, kā uzspiest uz pedālu, lai 104 sekundēs neuzņemtu. Aptuveni. Vai Lexus. Tagad pieņemsim, ka jūs esat saņēmuši šo mašīnu. Darba mašīna kamas, ja? Vienkārši komentēju. Darba mašīna, jā, labi, bet vajag taču... Jā, redz jau tuvāk. Kā mazu pārdos samainīs uz traktoru. Labi, nolēm. Saņēmāt to, ko gribējāt. Tātad, redziet, šai mašīnai, jebkurai, kur mēs tagad teicām, būs savs ceļš. Tātad viņai būs gan nolietojums kaut kāds. Tikai tāpēc, ka viņai nav vienošanās ar Dao. Ja būtu vienošanās ar Dao, viņai nebūtu resursa limits. Resursa limits iestāsies tajā brīdī, kad cilvēks ar savu gribu atdalīs to mašīnu no Dao.
Tad piesavinās sev. Tavu mašīnu. Redz, jau interesanti. Nu, labi. Pagaidām tā neliela pauzīt. Ja par to, vai pilsēta var būt ar Davu. Viņi var būt ar Davu saistību tad un tikai tad, ja šajā pilsētā notiek ceļa izpausme. Tātad, ja šī pilsēta izpauž sevi kā ceļu, ne kā enerģētisku vietu. Agrāk būvēja pilsētas tajās vietās, kur bija ērtāk dzīvot. Pie upes, piemēram. Parasti jau ir tā, ja, kad tas, kas šodien ir pilsētas ietvaros, agrāk bija kaut kāds, jā, tālu nomala. Un tas, kā es stāstu, kā piemēru par Maskavu, kad kamēr nepievienoja tā saucamai jauno Maskavu, tad tikmēr bija kādi 25 kilometri radiusā. Tas tāds aplīts. Pēc tam pievienoja jauno Maskavu. Un tad man uz vienu iestādi bija jābrauc 60 kilometrus attālumā. Kas ir pilsētas robežās? Un vēl 40 kilometri līdz pilsētas robežā. jā, tas pilsētas robežas. Tas ir aptuveni kā tagad iedomājamies, ka Rīga, Rīga kā tāds aplīts, un ar tādu ķeksītu Jelgavu. Jelgava tagad ir kārtējais Rīgas rajons. Var uz Siguldu tādu gabalu. Braucām ar satiksmes autobusu uz Maskavu. Un kā, mēs iebraucām Maskavā, jau jāsaka taisīties, kāpsim ārā. Citi vēl tur guļ, pilnīgi mierīgi, nesaprot, ko viņi tur nerosās. Vēl brokastis pasūtas kaut ko, mēs vēl 2 stundas braucām. Jā. Tātad, katrai mantai ir īpašību kopums, un šo īpašību kopumu izpausmei ir ceļš. Ja šī manta tikai izpauž sevi, tad viņi iet šo ceļu no sākuma līdz beigām. Ja šī manta spējīga atjaunot sevi, tad šai mantai nav beigu punkts. Bet kā manta var atjaunot pati sevi bez palīdzības, bez citas palīdzības, Jā. bez cilvēku palīdzības? Jā, tātad šeit jautājums, vai manta var sevi atjaunot. Tad, ja es esmu izgudrojis šo mantu, ko es esmu izdarījis šajā brīdī? Atvienojis šo mantu no Davu. Ja es paņēmu šo mantu no Davu, un es zinu, ka Davu avots ir pašesošais, tātad šī manta ir pašesošā izpausme, viena no. Tad šī manta atjaunosies pašesošā. Man tikai vajag viņas savienot. Bet manta priekš Davu un manta priekš manis ir 2 atšķirīgas mantas. Priekš Davu tas ir īpašību kopums, priekš manis konkrēta lieta. Un tā ir tā starpība. To konkrēto lietu ar Davu ļoti grūti savienot. Bet, ja mēs runājam par to pašu automašīnu, tad tā būs automašīna, kurai nebūs dzinējs. Vai būs dzinējs, kuram nav detaļas, kas rīvējas savā starpā. Mēs nevaram iedomāties tādu mašīnu, kurai tas tā būtu. Tātad, ja tā ir konkrēta manta, tad viņai vienmēr būs kas norīvējums, ja, tāda resursa. Bet šis resurs var būt garāks, ja viņš saistīts tagad ar cilvēka ceļu.
Un te jāsaprot, ka cilvēkam, kā fiziskam ķermenim, ir savs limits. Bet šo limitu mēs varam mazliet pagarināt, mēs varam šo limitu arī bagātināt. Bet tik un tā mēs būsim fiziskā vai matērijas ietveros limitēti. Jo mūsu ķermenis nav bezgalīgs. No vienas puses, kā tad tā, no otras puses, ja būtu bezgalīgs, tad vai tad mēs kaut kur tagad iet mācīties? Kāpēc viņš ir bezgalīgs? Kāpēc jāiet jāmācās? Var mierīgi pagulēt. Tagad ir internets, var telefonu paskatīties, vienalga, ko padarīt. Kāpēc jāstrādā? Pareizi. No tāda viedokļa. Tāpēc arī ceļš ir kustība, ja tagad mēs ņemam kustība īpašību izpausmē, un lai neatgriežas daudz ar pieaugumu. Tad īpašība izpausme ar pieaugumu. Tad nenotiek pabeigtība. Un šajā gadījumā brīdinājums, par ceļa pazaudēšanu. Tad redziet, ceļš ar pieaugumu. Tas ir tā kustība ar pieaugumu. Tad, ja kustība ar pieaugumu, tas nozīmē, ka viņi nepiepilda tukšumu. Viņi padara tukšumu lielāku. Un to sauc par vareno vai dižo ceļu. Un tālāk ir rakstīts, kā tikko tiek pazaudēts varenais ceļš, tūlīt parādās cilvēka mīlestība un sirdsapziņa. Tad tikko zūd ceļš, tā uzreiz cilvēka mīlestība un sirdsapziņa. Kad tiek pazaudēts viedums un zināšanas, tad parādās samākslotība un kā uzspiestība, kā formas, pie kurām vajadzētu ķerties. Tad tiek pazaudēta kad tiek pazaudēta harmonija 6 iekšējās miedarbībās, tad parādās gods pret veciem un mīlestība pret jauniem. Vai gods pret augstākiem un mīlestība pret zemākiem. Ziniet, ar ko šis pēdējais ir svarīgi. Daudz cilvēku saka, ka tik valsts nesāk domāt par mūsu labklājību. Tikko valsts sāk domāt par mūsu labklājību, viss būs vagā. Tikko veidojas, es tagad pārtulkošu tādā veidā, konflikts vai nemieri būs labāk, nemieri valstī vai ģimenē, tūlīt pat parādās no visām pusēm uzticīgie palīgi. Skatāmies uz visu šo no šodienas realitātes. Tikko mēs zaudējam savu ceļu. Tūlīt pat parādās saruna par cilvēktiesībām. Daudz mēs par to runājam šobrīd. Un mēs pāris gadus atpakaļ runājam,
ka vissliktākais ir, ja tu esi baltas ādas, normoseksuāls un vēl kaut kas tur bija. Vīrietis, jā. Vīrietis. Un kaut kas. Balts vīrietis ar tradicionālu seksuālu orientāciju. Jā. Un vēl bez potes. Jā. Nu jā, pāris gadus atpakaļ. Tad bija vēl klāt. No tā brīža līdz šodienai mēs saprotam, ka šito dzīve ir vērta, un šito dzīve ir vērta, un to dzīve vērta. Ko darīt ar pārējām dzīvēm? Un ja šitas baltais, normāla seksuāla orientācija vīrietis, bez potes, iziet un paceļ plakā, tad viņi kā agresīvi tas seksistu un tā tālāk. Ja tu esi balts, tu esi rasists. Ir rasists, jā. Nu tad kā rasistu? Kā rasistu, kā homofobu. Homofobu. Jā, un plakam zemes piekritēju, jo neizpūtīt. Jā, ieliek attiecīgā iestādē. Vispārēji normāli. Jo cilvēktiesības, mēs runājam par cilvēktiesībām, par samākslotību un tādu prātuļošanu. Es domāju, ka ja mēs tagad runājam par tādu vidi, kur ir politika, ja mēs atkal runājam no tādu labu viedokli, tad, ja politiķis pareizi rīkojas, tad viņš, pareizi nozīmē tā, kā tajā politikā būtu jārīkojas. Ka viņš ļoti labi izpilda savu apmaksāto lomu. Ja viņš rīkojas attiecīgi, ja viņš mēģina, ko tagad? Viņš mēģina parādīt cilvēku, ka vajag izpaust cilvēktiesības, vai visiem vajag kaut kādu godprātu tagad pie sirdsapziņas ķerties, tad viņš trāpīs ne tajā pulksnī. Ko nozīmē gods pret augstākiem un mīlestība pret zemākiem? Tātad gods pret augstākiem, tas nozīmē, ka jā, kā valsts lems, tā arī mēs darīsim, un tajā brīdī valsts saka, mēs par jums visiem parūpēsimies, mēs nodrošināsim jūsu drošību. Tas no tāda viedokļa, kad tiek zaudēts savs ceļš. Atkal mēs runājam, ka ceļš ir īpašību kopuma izpausme ar pieaugumu. Tātad, ja mēs runājam par mūsu katra ceļu, tas ir viens. Ja mēs runājam par valsts ceļu, tas ir pēc savas būtības viens un tas pats. Jā, pēc būtības viens, tās īpašības ir jāizpauž. Ko darīt, ja mēs nesevišķi domājam par būtību? Mēs domājam par formām. Formas, tas ir robežas, formas ir karogs, himna, likumi, tās ir formas, jā, tad Eiropas Savienība kā forma. Un kāpēc par to ir vieglāk nekā par būtību? Tas ir taustām un saprotam. Arī tas, ka taustām un saprotam, bet tajā brīdī tiek zaudēts šis ceļš. Ja zaudēts tikai tāpēc, ka šim ceļam pazaudēt būtību. Tad tikko būtība tiek pazaudēta, tikai formālās kaut kādas attiecības, tā uzreiz ceļš pazūd. Bet tikko jums parādās mīlestība pret zemākiem, parasti es tādos gadījumos saku, kad atnāk kāds cilvēks pie manis uz pieņemšanu, saka, tur žēloties, tas ir slikti, tas ir slikti. Saka, variet neapstāties. Saka, kāpēc tā?
kad jūs tā viss stāstat, es jūtos daudz labāk. Vai ķirurgs, ja, kad tur pēta to un slimnieku un saka, labi, un šeit labi, un šeit labi. Doktor, kas ir labi? Labi, ka man viss tas nav. Iesim tālāk. Pie nākamā. Apgūt vienotību. Par ceļu skaidrs, kas notiek zaudējuma ceļu. Kāda izskatītos pasauli, ja tagad, visi mēs noņemam robežas, mēs tagad šī forma tiek zaudēta, tūlīt viss rītā sāk dzīvot pēc būtības. Jā. Kādai būtu jāizskatās pasaulē, tam sociumam, kurā mēs atrodamies? Redz, tas vispār ir iespējams? Jā, tas ir iespējams, un, protams, ka kādā brīdī tas notiks. Tas ir saistīts tikai ar apziņas stāvokli. Loģiski, ka visi šie iedzīvotāji, kas būs, viņi būs pēc savas apziņas pieauguši. Tātad arī bērni, kas viņiem dzimst, tiem bērniem tiks mācīts nevis tas, ko viņi grib, ko viņi nav izdarījuši savā dzīvē, bet tiks mācīts tas, kas nes pieaugumu. Tad, tā vienkāršot, bērni kļūs daudz agrāk patstāvīgi. Un, ja mēs tagad runājam, vai mēs nosacīti, ja es šobrīd nesaku par pilnībā, bet nosacīti, vai mēs evolucionējam, vai mēs degradējam. Es nesaku par kopumu, es saku tikai par kaut kādām īpašībām. Un tad, kad mēs pirmajā klasītē gājām pašu uz skolu, mums nebija citu iespējas, jā. Kā arī laukos, kuros es kādu vasaras pavadīju, tur uz skolu gāja 3 kilometrus bez autobusu. Vienkārši tuvākā skola bija 3 kilometri attālumā. Šodien man kā pieaugušam cilvēkam šķiet, ka 3 kilometri, tas nekas, kad es domāju, ka 7-gadīgs tur bērns iet to 3 kilometrus uz vienu pusi, 3 kilometrus uz otru pusi, tad pa ceļiem, kur nav apgaismojumi, nav trotuāri, jā, un ne tikai. Jā. Jā, un daudz tādas īpašības. Protams, ka tu saproti, ka mums tajā laikā, kad es mācījos, protams, ka bija daudz labāk apstākļi. Un tad, kad mēs 7 gados varējām paši aiziet uz skolu, paši atnākt no skolas, un šodien nevar pat vienkārši aiziet uz skolu. Es šobrīd nesaku, ka tur bērni tie jāved, bet ka ar mašīnu nevar atstāt mašīnu kaut kur, piemēram, 100 metru attālumā. Ar mašīnu jāpiebrauc pie skolas durvīm. Un jāizved no mašīnas. Tas bērns jāizved. Mašīna turpina stāvēt tajā pašā vietā. Strunce visiem pārējiem, kas tur rindā stāv. Un tas no tāda viedokļa, ka šķiet, ka kaut kas tiek pārspīlēts. Arī, kad es stāstu vecākiem, kad pēc likuma es nevaru konsultēt līdz 18 gadiem, tā viens pret vienu. Arī poliklinikā tas nav iespējams. Jā, tur arī tiem 17 gadīgiem ar 11,5 mēnešiem, tik un tā jāiet ar vecākiem. Tas, ka var šmaukties, mēs par to nerunājam. Jā, tas, ka mēs, protams, vienoties saprāt līmenī, tas arī. Un tie bērni, kas pie manis tiek vesti jau kopš kuru laiku, tie jau paši ienāk, paši ģērbjas, paši uz kušets vai stāvlies ar viņiem strādāt. Tur nav nekāda pretruna. Bet, kad atved tādus pieaugušos bērnus, 15 gadīgos, saka, ak, tu man zaķīti. Zinu, ko jūs gribat? Lopiņu? Vai jūs vēlaties bērnu? Bet, man gribas taču mīlīgi saukt. Es saku, jā, sauciet vārdā vismaz.
Tā Zaķīts. Zaķīts tomēr tas ir playboys. Kas no kurām asociēt? Tikai pieaugušām asociācijām. Ne, var arī pifu pafu un redz Zaķīt moju. Tur taču daudz, kas tur ar to Zaķīt. Lieldienas. Lieldienas, jā. Nones vienu molu, pēc tam otru nones. Trusis. Nu, un tā tālāk. Tātad mēs redzam, ka ir tas pārspīlējums, un tajā pašā laikā mēs tajā pārspīlējumā dzīvojam. Un kad es tos pašus vecākus, kur pārspīlē savu aprūpes, jautāju, kāpēc jūs tā mūsu laikos bija citādi? Es saku, pagaidiet, kādos mūsu laikos, kuros tad jūs dzīvojat? Pagājušā gadsimta. Ne tikai pagājušā gadsimtā, vēl pagājušā laikmetā. Jā. 1000 gadiem. Jā, 1000 gadiem un tā, un citā vispār valstī. Nu, tas vēl tā klāt. Tātad šis pārspīlējums par tiem pašiem bērniem, kā ar vienu lietuvietu runāju, tagad, tur vēl kādu 5 gadu atpakaļ runāju par to, ka nedrīkst tur bērniem uzšaut pa pakaļ. Uzreiz atņems aprūpes tiesības. Viņi ir tā, kuri nešauj pa pakaļ. Bet viņi saka, klausies, es nekad neesmu to darījis, bet man jau gribas uzsist, kamēr likums nav pieņemts. Katram gadījumam, kā lai es uzzināšu, kā tas ir uzšaut. Kaut gan meita jau liela universitātē mācījās, un tas bija smieklīgi. Tātad. Viss šis pasākums noveda pie tā, ka 30 gadīgi nezinu, kā uzcelt olas. Mamma taču nav iemācījusi. Tātad, ja mēs runājam par sociālo vidi, kā viņi varētu izskatīties, pirmkārt, mēs nevaram iedomāties, kā viņi var izskatīties, bet mēs varam noteikt kaut kādas definīcijas, kuras noteikti būs. Pirmkārt, nebūs robežas tikai tāpēc, ka neviens nepielietos resursus nelietderīgi. Tad katrs cilvēks, kurš kaut kādu resursu ir paņēmis, viņš viņu arī attīsta visu laiku, un tad, kad viņš ir pienācis pie tāda stāvokļa, ka tālāk viņš šo resursu nevar attīstīt, pieņemsim, mēs to sauksim par pensionāru. Tad viņš loģiski jau iepriekš gadus 20 ir mācījis kādu citu šo resursu pielietot. Līdz ar to tas notiek dabiski. Tas ir pirmais. Otrais, nebūs grūtības. Mēs neprotam dzīvot bez grūtībām. Mums noteikti vajag kaut ko ieraudzīt vai kaut ko izdarīt, lai veidojas grūtības. Tikai tāpēc, ka mēs ar savu spēku pirms vēl laiks ir atnācis kaut ko uzgrūžam. Tātad savu vēlmi. Šāda kustība nebūs iespējama kā tāda, jo visi sāk savu kustību no miera stāvokļa. Kāds tā vajag taču par kaut ko cīnīties? Tas ir otrs moments. Jā, tas ir kā viena man pazīstama latvieta, kur apprecējās kādreiz vēl kādos 40. gados ar krievu vīrieti un dzīvoja Maskavā visu to laiku. Viņa teica, meitenēm es vienmēr saku, nekad neprecēt latvieti. Tad tam krievu meitenēm jautā, kāpēc, bet mēs taču viņu mīlam. Latvieši vienmēr cīnās par neatkarību. Jau cik gadsimts viņi cīnās. Tas nozīmē, ka, jā, tas ir tas, ko tu saki, ka, ja nav par ko vai pret ko cīnīties, tad vajag to izgudrot un tad atkal cīnīties. Un tiešām cilvēks, ja mēs ņemam to vecā formācijā, viņš nevar saprast, kā var dzīvot bez cīņas. Jo visu laiku taču viss notiek ar cīņu. Un nepareizi vieduma izpratni, tās pašas parunas vai pasakas, jā, ka bez darba nedabūs neko. Tas nenozīmē, ka tur ir grūtības. Tas nozīmē, ka tur ir darbs. Bet cilvēks, pazaudējot būtību vārdiem, viņš arī sāk veidot šīs grūtības. Tāpēc arī viens ģimenes pāris, kas aizgājis pie
astrologu, lai viņiem uztais kopīgo to ģimenes astroloģisko karti. Skatās un saka, klausieties, bet jums tik ideāli ģimene, ka jums vienkārši nav nevienas pretrunas jūsu kartē. Viņš saka, nu jā, mums nav, bet mums šķiet, ka tas nav normāli, kaut kā garlaicīgi. Un tālāk, nu, tīri psiholoģiski, viņi saka, ziniet, nu, jā, ja jums tomēr vajadzīs kaut kādas grūtības, nu, tad aizbrauciet kaut kādā pārgājienā ar teltīm. Remontu lai sāk. Tad būs par ko pastrīdēties. Nē, arī nebūs. Viņam nebūs ko strīdēties, bet pats remonts būs tās grūtības, kuras vajag kārtot. Jā. Tāpēc no tāda viedokļa. Tāda redz, jau ir īpašības. Un patiesībā tas ir jautājums nevis pret pārējiem, bet pret sevi. Vai es varēšu dzīvot? Tas nozīmē, ka vai mēs, kas esam šobrīd šeit, varam dzīvot tādos apstākļos. Pilnīgā mierā un saskaņā? Jā. Jā, šajā gadījumā tas nozīmē, ka, redz, ir tāds teiciens, viņš nav saistīts, viņš nav no Dao, bet viņš ar Dao ir saistīts. Ja tavs brālis uz tevi tur ļaunu prātu, tad pirms tu nes upuri, tad ej pie savu brāļu un salīgst ar brāli mieru, lai tad, kad tu atnes upuri, tev neienes ellē. Un cilvēkam jau, nu, tāda pretruna, kā tad tā, mans taču brālis uz mani tur naidu. Jā, tad, kad tu saproti, ka tu sevī turi tā brāļa naidu, savā atmiņā, savā uztverē, tad loģiski, kas tur notiek, mēs nezinām. Mēs zinām, kas notiek tikai mūsos. Un tāpēc arī sanāk, ka katrā no mums tikko būs pārtraukta tā cīņa, bet būs radošums, tad arī mums nebūs tās robežas. Jo robežas ir vajadzīgs tikai, lai nodrošinātu resursus. Vienalga kāda pieeja pie jūs, tas taču ir resurss. Nu, vismaz labu laiku tas ir bijis tas pamata resurss, par ko, nu, ja mēs ņemam Latviju, visu laiku cīnījās. Viss, kas nāca, jā, vienalga, kas nāca, par to cīnījās. Vienkārši tāda vieta. Šodien, kad ir iespējams citādi braukt, ne tikai caur Rīgas jūras līdz un caur Liepāju, nu, tad, protams, ka var arī citādāk. Bet taču, ja jau ir, tad varētu, nu, tā kā pielietot. Tas par resursiem. Tad neviens neņems resursu, kuru neattīstīs. Tad kāpēc arī robežas nebūs vajadzīgas? Un tāpēc, ka cilvēki nedzīvos čupās, mēs tā ņemam pilsētās, ja kā sačupošanas vieta. Mums grūti to izprast tikai tāpēc, ka mums šķiet, ka, nu, tas neloģiski. Mūsu visa vēsture ir cita. Jā. Un kamēr mēs šo visu vēsturi nepārstrādāsim, tikmēr nebūs iespējams. Un pats svarīgākais visā šajā stāstā, ka mēs runāsim vienā mēlē. Dažādās valodās, bet vienā mēlē. Tu šodien teici, jā? Kur tur Anglijā polieši saka, kāpēc jūs... Jā, kāpēc nezinu poļu valodu? Budam Anglijā. Tā... Poļi nesarunājās citās valodās. Es zinu poli, kurš runāja angļu valodā, tikai viņš ASV bija. Viņš tad bija nodzīvojis tajā brīdī jau kāds 25 gadus. Dzīvoja viens, un tad mēs viņu tur mazliet runājamies, un viņš stāstīja, kā viņiem tur iet celtniecībā. Ejam tālāk, jā. Ejam tālāk, kā tomēr iegūt to vienotību. Un tas ir tas jautājums, ka mēs, ja viens cilvēks iegūst vienotību, tas ir labs sākums. Bet tā kā šis fiziskais ķermenis, viņš ir galējis, tad šī vienotība
paliek kā telpiska vienotība, bet nepaliek kā miesiska. Un tāpēc ir grūti kā sevi noskaņot uz šo vienotību. Tāpēc katram vienotība jāapgūst pašam. Un visvienkāršākais, tāds piemērs, kad es saku, pults, tad es to pultu arī turu. Un tad es to pultu arī protu pielietot. Vismaz vienu podziņu es protu, sarkanu ieslēgt un sarkanu izslēgt. Ja gadījumā viņi nestrādēs, var dabūt baterijas. Jau ir kaut kāda vienotība. Bet uztaisīt tādu pulci jaunu, man var nesanākt, jo man nav pietiekoši zināšanas. Tā arī būs vienotība ar sevi. Jā, arī vienotība ar sevi. Un tagad būs pārsteidzošs teikums. No nepilnības veidojas pilnība. No šķībām veidojas taisnais. No tilpuma veidojas pilnums. No vecā, sapūšā veidojas jauns. No mazināšanas veidojas iegūšana. No palielināšanas, pavairošanas veidojas šaubas. Pamatojoties uz visu iepriekš teiktā, viens cilvēks, saturot sevi vienoto, kļūst par paraugu priekš padebesīm. Viņš sevi neuzrāda un neizrāda. Tāpēc saglabām skaidrību. Viņš pats sevi neapraksta, tāpēc saglabām noteiktumu. Viņš nelepojas ar sevi, tāpēc viņam ir sasniegumi. Viņš sevi neizceļ, tāpēc arī ilgi eksistē. Un tieši tāpēc viņš neieiet sacensībās, jo neviens padebesīs nevar ar viņu ieiet sacensībās. Ja viņš nesacenšas, tad ar viņu nevar sacensties. Vai tad senā gudrība, ka no ierobežojuma veidojas pilnība, varbūt tukši vārdi. Ja cilvēks pa īstam ir pilnīgs, tad viņā viss saiet. Var teikt tā, ja es esmu nekas, tad es esmu vienos. Mums šķiet citreiz otrādi, pareizi. Ja mēs uztaisim taisni, tad mēs redzam, ka sanāca šķīvi. Kāpēc ķīnieši saka otrādi? No šķībā veidojas taisnais.
jūs to ļoti labi zinat. Nu, tie, kas mācījās ar mani aptuveni vienā tai pašā laikā. Pateikšu priekšā. Glītrakstīšanas būrtnīca. No šķībām. Veidojās taisnēs. Var teikt, tad, kad mēs neprotam sevi pārvaldīt, nu, kad mums rokas atsevišķi, kājas atsevišķi, galva atsevišķi, nu, tad, kad mēs esam zīdaiņi, ja mēs kaut ko neprotam darīt. Tas nozīmē, ka mēs esam aprobežoti, nepilnīgi. Un no tā veidojas pilnība. Šeit nav nekad pretruna. No ietilpības veidojas pilnība. Pilnums. No ietilpības. Tātad, ja mēs runājam par sevi, ja mēs mēģinām saprast visu, ko es šobrīd runāju, un es mēģinu saprast, ko es šobrīd runāju, tad mēs pamatojamies uz īsās vai nedziļās atmiņas, un 4 lietas mēs atceramies. 5. ja mēs mēģinām atcerēties, tad 1. mēs jau esam aizmirsuši. Tā ir tā saucamā operatīvā atmiņa. Un pēc dažām minūtēm atmiņa pārkast, un mums gribas gulēt. Jā. Kāpēc gulēt? Nevis tāpēc, ka mēs neesam izgulējušies, bet tāpēc, ka mums ir dziļa atmiņa, kur darbojas tieši tad, kad mēs aizmiegam. Mēs aizmiegam, viss nevajadzīgais aiziet, vajadzīgais paliek dziļa atmiņā. Jautājums tikai, kas palicis dziļa atmiņā. Tāpēc arī, kad man jautā, kā iemācīties vai tur kaut kādus tekstus vai valodu vai vēl kaut ko, saka tikai caur praktisko pielietojumu. Praktiskais tas nozīmē, ka mēs to, ko mēģinam iemācīties, to arī daram. Tā arī visefektīvāk ir mācīties. Tāpēc, ja mūsu atmiņa ir ietilpīga, tas nozīmē, ka mēs tur neko neturam. Tāpēc tur arī veidoties var būt pilnums. Kā no vecā var rasties jauns? Veco paņem pamatām, veido kaut ko jaunu, vai konkrēti. Mašīna. No vecās mašīnas jaunā noteikti veidojas, jā. Jā, bet vēl saprotamāk. Tas ir visacīm redzamākais, ko mēs aizmirstam. Kad mēs paņemam sēklu, jā, vai graudu, kurš ir iepriekšējā gada, salīdzinot šogad, viņš ir vecāks. Un mēs viņu iesējam, un viņš izaug, un uzaug jaunais. Nu, tas ir acīm redzamais tāds stāsts. No tā. Tagad, ja es tagad pasaku, kā no pīšļiem var izveidoties jaunas? Pīšļu barības viela. Varētu būt kā barības viela. Tad, kad mēs mēģinām saprast tomēr austrumu filozofiju vai austrumu gudrību, jāsaprot, ka tas nav tieši. Nav tieši, kā mēs esam iemācījušies loģiski domāt. Un ja jums ir tāds austrumu filozofs, uzvārds aizmirst, Sūfijs, laikam viņš bija, un viņš raksta tādus vārdus, es viņus aptuveni tulkošu. Labāk ar meitenēm, labāk ar mīļākām dzert vīnu un baudīt dzīves prieku, nekā gudras grāmatas lasīt un pravietot. Omārs Haijams. Jautājums, par kādām meitenēm viņš runājas?
Lūdzu, jums vārds. Viņš toreiz nestāstīja. Redziet, priekš austrumu filozofijas ir saprotami vārdi. Priekš mūsu rietumu filozofijas. Tas ir skuķu bars. Bohēma šajā gadījumā es pat nezinu, pa ko tu runā. Ja būtu kādu laiku atpakaļ, tad es zinātu tikai vienu bohēmu. Tas ir stikls. Tagad es jau zinu vairākas bohēmas. Viena ir tajā skaitā opera, un vēl arī, ko nozīmē vārds bohēma no tāda sadzīviskā viedokļa. Nu, pieņemsim, ka viņas ar vīnu no bohēmas. Jā. Bohēmas stikla, jā. Labi. Kā jūs domājat? Un tieši tēlainā. Ja tas ir tēlaini, labāk pavadīt laiku ar mīļākām, dzert vīnu, nekā lasīt gudras grāmatas un pravietu. Man priekš, man asociācijā ar tā kā es ķīniešu seriālu skatos, tad īstenībā tā saucamā bohēma, kas tur notiek dzēja, dzerot vīnu, tā skaitā, tur notiek dējas, tur notiek mūzika un tā tālāk. Un tur cilvēka talanti tajā gaisotnē atraisās. Šajā gadījumā es varu pateikt ļoti interesantu lietu. Es arī skatos ķīniešu vai tur tos korejiešu seriālus. Un es skatos, un jo vairāk es skatos, jo vairāk es mēģinu izslēgt savu loģisko domāšanu, kuru ir raksturīgi rietumu cilvēkiem. Es nevaru sev nosaukt par austrumu cilvēku, nevaru nosaukt pilnībā par rietumu cilvēku. Jā, tas nebūtu gluži, bet es tiešām mēģinu izslēgt to loģisko. Es mēģinu saprast, ko viņi tur dara, ko viņi saka, izejot no rietumu cilvēku filozofijas. Bet nevaru saprast viņu filozofiju, ja gadījumā nesākšu viņu filozofiju smelt no vēsturiskām saknēm. Tātad, kāpēc viņi rīkojas tā vai citādi, no vēsturiskā viedokļa. Tas ir svarīgi, bet šis stāsts par mīļākām. Tad, kad es stāstu arī citās auditorijās, tad mīļākās izsauc, braucties, atkal Džeks kaut kāds tur savus mīļākās, tur nodarbojas ar netiklībām un tā tālāk. Vēlreiz padomājiet. Austrumu filozofs raksta tikai izcilas lietas. Viss ir ļoti vienkārši. Tās mīļākās ir vienīgā mīļākā. Dievs tēvs debesīs. Un vīns ir tā gudrība. Tā augstākā gudrība, kura tiek smelta caur tāda enerģijas veida. Bet, lai es arī par sevi šajā gadījumā saku plānā prātiņā, tātad loģiskajā šajā gadījumā, tas nav slikts, jā, bet salīdzinot ar tēlainību, tas ir plāns prātiņš, lai tāda lieta ienāk tieši pēc tādas būtības. Nu, tad tur ir jāpiestrādā pie kā? Pie ietilpības. lai dabūtu to pilnumu. Un tur neko nevar izdarīt. Jā, arī Jungs savā laikā rakstīja par to, ka priekš eiropiešiem vai priekš rietumu cilvēku joga ir vienkārši vingrošana. Jā, bet mēs nekad nedabūsim šo filozofiju sevī, ja tikai mēs neesam kā zīdaiņi iemesti tajā jogā. Un arī pienu mēs ņēmām no jogas sievietes, nevis no mūsu mātes. Tas ir dzīvesveids, nevis 1 stundu nedēļā. Jā, pilnīgi. Tāpēc arī, kad stāst par jogu, par meditāciju un pārējo, saku, ko tad jūs tajā meditācijā redzat? Es to redzu šito un šito. Saku, ziniet, nu jūs jau, protams, ka to arī var nosaukt par meditāciju. Bet tā ir tāda saruna ar savām iedomām. Jūs sāksiet redzēt pasauli tikai tad, kad iemācīsieties neko neredzēt,
veselas diennakts laikā. Neko. Tas nozīmē, ka pilnīgs tukšums galvā. Un tas ir jogas sākotnējais līmenis. Nu, arī saprotam, ja, ka tas ir sākotnējais, tad nākošais būs tālāk un tālāk. Tāpēc arī visi tie viedie sēdēji tajā jogā 40 gadus, 50 gadus, 70 gadus, un sasniedz kaut kā to apskaidrību. Kā tad no pavairošanas veidojas, ja, tad veidojas šaubas. Jo vairāk tu zini, jo tu saproti, ka tu neko nezini. Tas ir atkal rietumu pieeja. Bet no austrumu pieejas teikt, jo vairāk es uzzinu, jo vairāk es zinu, ko es varu uzzināt. Tas ir tāds paradoxāls, jā. Mēs skatāmies uz vienu to pašu robežu līniju, bet no citiem skatpunktiem. No iekšējienes, kad mēs skatāmies, cik maz es zinu, jā, jo, nu, tā kā paplašinās tā sfēra. No ārpuses es saku, cik daudz es varu vēl uzzināt, tad cik liela ir tā sfēras saskarsmes punkti ar to, ko es varu uzzināt. Bet kāpēc veidojas tieši šaubas? No pavairošanas, kāpēc veidojas šaubas? Nu, piemēram, mēs atkal pie tā paša naudas spilveņa atgriežamies. 3000 būs labi. Nē, 20,000 vajadzētu. Nē, 20,000 atkal maz. Bet pavairojas taču, pavairojas. Atkal tas jāskatās no Dao filozofijas. Jo vairāk ir, jo tev ir tā kā vairāk iespējas to pielietot, jautājums tikai kur, un tad sāk. Jo vairāk ir pazaudēt, un tad rodas šaubas. No samazināšanas, tāds iepriekšējo izlasīšu, no samazināšanas veidojas iegūšana. No pavairošanas veidojas šaubas. Samazinot rodas vairāk brīvstības. Samazinot ko tieši? Savu egoismu. Ja, tad arī veidojas vairāk telpas. Palielinot savu egoismu. Nu, piemēram, ka mēs esam Dievu izredzētā tauta. Vienalga. Es tagad nerunāju par latviešiem, jā. Un tas ir antropologs. Viņš saka, nu, ko jūs gribat? Nu, kad šie saka, ka ir viss rases un ir tikai viena rase, kas ir ārieši. Mēs tādu neesam nekur atraduši visos meklējumos. Visi senākie meklējumi, kas ir, visi neieģerbījuši. Nu, un tālāk ir mutācijas. Neieģerb tas nozīmē, ka tieši tāpēc, ka mums ir gājuši šādi, tas nozīmē, ka mēs esam evolucionējuši. Evolucionējuši no sākotnējā stāvokļa uz šodienas stāvokļa. Arī par zobiem. No antropologa, ne no zobārsta viedokļa, ja, bet no antropologa viedokļa. Pēc zobiem var noteikt, ko ēda cilvēki tajā laikmetā. Ja tāda ir liela zobs, nozīmē, ka gaļu ēda, nu, ka vajadzēja rauta zobiem. Ja tāda maziņa žoklīša, tad zālīte ēda. Labība kaut kāda. Tātad no antropologa viedokļa viņi skatoties pēc zobu formas, pēc žokļu formas, viņi nosaka, ar ko tad barojas. Pēc tam, ko viņi dara, pēc tam viņi paņem kaula analīzi. Un tad viņi arī atrod savai hipotēzei apliecinājumu. Ja kaulos ir viena varības vielas, tad viņi atrod, saprot, ka tas bija gaļā vai cita, ka tas bija kaut kādā labībā vai augļos.
kur cilvēki tur dzīvo. Tātad pavairojot, ko veidojas? Pavairojot savu egoismu. Veidojas šaubas. Tad katrs no mums, kad sāk šaubīties? Kad pamatojas tikai uz sevi, uz savām zināšanām. Loģiski, ka būs šaubas. Un jo vairāk mēs mēģinām zināt, pareizi darīt, jo lielāks būs šīs šaubas. Arī tīri, ja mēs runājam tagad ne no Dao viedokļa, bet mazliet augstāk, tad mūsu nodoms ir ēna iekš Dao. Piemēram, šis maisiņš. Jā, tātad uz maisiņa ir rakstīts firmas nosaukums, bet tā nav firma. Ja ir firmas nosaukums, tad pati firma ir pilnība. Firmas nosaukums vienkārši ir šīs pilnības ēna, kā attēlojums. Un tagad jautājums tāds. Ja cilvēks ir vienots, pilnīgs, tad viss viņam sajiet, savienojas. Vai šis jēdziens ir saprotams? Un tajā brīdī tas nozīmē, ka atnāc pie sevi mājās, tā kā. Arī pēc... apmierināts. Kā lai saka, es varbūt neesmu visu apmierināts. Es neesmu apmierināts, bet es esmu apmierināts ar to, ka neesmu apmierināts. Tas nozīmē, ka nav pretrunu. Tas, ko mēs esam runājuši citās lekcijās, ka cilvēks pēc sevis mēra pasauli. Un ja viņš to pasauli ir ietvēris sevi iekšā, tad pasaule mēra sevi pēc sevis. Caur cilvēku. Un cilvēks šajā savienojumā piedalās. Ja es pajautāju, kur dzīvo tie, kas jums dara ļaunu? Tepat, jā. Ai, atradu pareizo vietu. Un tad, kad jūs pēkšņi saprotat, ka visu, ko es tagad teiktu, ko jautātu par tiem ļaunajiem, sliktajiem, un tā tālāk, visu, ko mēs tur sašutumā runājam, vai par tiem mīlīgiem, mīļajiem un patīkamiem, un tiem zaķīšiem, trusīšiem un tā tālāk, ka visi viņi dzīvo atkal, un to var nosaukt vienā jēdzienā, vienā vārdā. To sauc par atmiņu. Un tie, kuri ir miedarbojušies, miedarbā bijuši ar cilvēkiem, kuriem ir Alzheimers, viņi ārēji izskatās normāli, bet neatpazīst savus radiniekus. Vai to vēl sauc par demenciju. Var teikt, ka atmiņas vietas pārstāja atcerēties. Kā to var raksturot? Atmiņas pārpilnība. Jā, tā ir atmiņas pārpilnība. Ar ko? Ar nevajadzīgām saitēm. Nevajadzīgās saites, tās ir mūsu pašu savienotās attiecības ar to, kas nav vajadzīgs. Ar tām pašām šaubām, briesmām, bailēm, ar tiem cilvēkiem, kas mums kaut ko dara ļaunu. Tas, ka mēs to esam paši novērtējuši šādā veidā, ja vienā brīdī, kad mēs kļūstam pieauguši, mēs pēkšņi to saprotam. Ka mēs paši savā atmiņā esam ierakstījuši un aprakstījuši cilvēku pēc viņa raksturīgām pazīmēm, kuras mēs esam ielaiduši sevi. Tas tāds neliels brīnums man bija attiecībā
uz miedarbību ar cilvēkiem, kuri mani pazina. Vieni mani pazina kā galdnieku, otru pazina kā galdniecības priekšnieku, un priekš viņiem es tā kā bija loģiski no galdnieka līdz galdniecības priekšniekam, tur ir īpašniekam. Pēc tam manā dzīvē ienāca cits posms, es pārstāju būt par galdnieku, nevis pārstāju būt vienā no savām profesijām, bet pārstāju to pielietot kā profesionālo darbību un kļuvu par citu profesionālu. Un tagad, ja es ar viņiem satiekos, viņi saka, no galdniecība, tu vēl nodarbojies? Saka, nu jau kādus 20 gadus ne. Nu tad, kad skaidrs viss. Jā, tikai tāpēc. Viņi noraksta, jo pazina kā galvenie. Tikai tāpēc, ka atmiņā viņiem ir viņi tikai... Viņi kopā ar kaut ko citu. Tieši atmiņā, kad ir bildīte un uzrakstīts galdnieks un telefonā ir uzrakstīts galdnieks, tad kā šis galdnieks var būt, teiksim, dziednieks. Tās taču nav tās profesijas. Un tad, kad es gribu pasmieties par jebkuru klātesošo nākušu cilvēku, kurš tā uztraucas, ko viņš šis jaunietis man iemācīs, saka, mums Latvijā ir tāda dziesma. Mans tēvs bija galdnieks, es galdnieka dēls. Tajā brīdī, un tiem, kuriem vāja nervi, izskrien ārā, un tad es arī saku, tagad varam mierīgi mācīties. Vai arī, kad zinātņu doktors atnāk uz semināru, un es saprotu, ka krieviski рученого учить только портить, tad zinošo mācīt tikai bojāt, un tā kā es uzzinu, ka viņš ir medicīnas doktors, tad es saku, es esmu pirmā kursa aspirants pedagoģijā. Viņš, ko aspirants mācīs, ko viņš man iemācīs, un viņš kopā ar savu sievu aiziet prom, un es esmu mierīgs to, ka tagad es varu stāstīt par to, kas tiešām ir vajadzīgs cilvēkiem. Uz tādas burvīgas notas mēs iesim ar jums atpūsties.